gribēju pastāstīt par paklausību. Tā man ļoti mīļa tēma. Un man ir ļoti spilgtas liecības. Vienu tagad izstāstīšu par to, ka Dievs aicina mūs strādāt savā darbā, godīgi, darīt savu darbu maksimāli, cik mēs varam labi, un prasīt arī palīdzību un gudrību Dievam. Un vienu dienu mums bija mazāk darba, un vienai meitenei bija ļoti daudz darba. Un es tā kā piedāvāju palīdzību, bet pirms tam man bija saruna ar Dievu, un jo tagad ir maz darba, ir ļoti reti, un domāju, es šodien izbaudīšu mierīgu dienu, kad nav tik daudz visa, kā jādara, beidzot. Un Dievs saka, palīdzi tai meitenei. Un es tā, vai tiešām, varbūt, jā, varbūt nē. Un tā kā metu nost to ideju, ka es varētu palīdzēt viņai, piedāvāt palīdzību. Un, protams, Dievs ir mīlošs, un viņš atkārto vēlreiz palīdzi. Viņš konkrēti nosauca meitenes vārdu. Drīzāk viņš teica, piedāvā savu palīdzību. Man baigi negribās. Tā, ka tiešām rīt atkal būs pilns ar darbiem. Kāpēc man sava foršā diena jāsabojā ar papildus darbiem? Labi, es sapratu, ka tas ir Dievs, un es piedāvāju palīdzēt. Man bija vēl viens kolēģis blakus, un tā meitene priecīgi, viņa saka, varbūt jūs varētu paņemt to un to. Un mans kolēģis, ko mēs darījām vienu darbu, viņš tā, ko mēs tur darījām? Un viņš tā kā, es piedāvāju palīdzību, bet viņš tā kā atteicās. Un es tā, redījos, nemaz arī man nesanāca tā baigi palīdzēt. Un tad Dievs teica, piedāvā viņai savu palīdzību. Un es domāju, bet es jau piedāvāju. Un labi, es viņai vēlreiz piedāvāju, un tad viņa iedeva darbiņu. Tā kā man, un tam kolēģim nemaz neko neteica. Lūk, un tas darbs, man likās, ja iepriekšējais darbs bija tāds pagrūts, ja, tad šis darbs, man likās, bezjēdzīgs, vienkārši atrast adatu siena kaudzē, un vispār kā tam jēga, un kaut kāds fiktīvs darbs, un sāku tur pukstēt. Bet es tā kā piedāvāju savu pakalpojumu, ja, savu laiku, un es sāku darīt to darbu, ko es tā kā viņai teicu, ka es izdarīšu. Un bija noteikts periods, pa kādu laiku tas jāizdara, un es netīšām aizrāvos, un es ticu, ka tas bija Dievs, es ticu, ka tas bija Svētais Gars. Es izdarīju mazliet vairāk, to periodu pavilku bišķi vairāk, kaut gan man nevajadzēja. Un tās tādas tā kā pēcpārbaudes, un es ieraudzīju kaut kādas interesantas lietas, un viņai arī tai meitenei pateicu, un tā meitene bija vienkārši super pārsteigta, ka es vispār kaut ko tādu varēju tajā, jo pirmkārt laika periods bija liels, un tās informācijas, ko bija jāapskata, bija ļoti, ļoti liela. Tā kā, ja, es teicu, atrast adatu siena kaudzē, ar cerību, ka tur ir adata vispār. Un, jā, es atradu, pateicoties Svētajam Garam, es tā arī saku, ja kaut kur ir kaut kas labs noticis, tad tas ir no Dieva. Un viņa uzreiz rīkojās, un viss tur notikās, un viņa bija ļoti, ļoti pārsteigta, un priekšnieks bija ļoti, ļoti priecīgs. Un par to es arī saņēmu tādu tā kā naudas prēmiju, balvu, diezgan pieklājīgā apmērā. Un es vienkārši sēdēju pie datora un domāju, tad, kad jau viss tas notika, jo tā naudas balva uzreiz nebija, bet tas process viss bija ļoti patīkams, tāpēc, kad arī kolēģi dzirdēja, ka man ir izveidoja, tā kā, ka es atradu to un to. Un viņš teica, kāds to atrada? Es teicu, Dievs. Un es arī priekšniekam teicu, ka tas ir Dievs un tā. Un, jo
kāpēc man jākautrējās, jo tas bija Dievs, kurš ierosināja, ka es varētu palīdzēt. Dievs mani pavilka vairāk par to periodu paskatīties, nekā bija noteikts, un gudrība vienkārši to arī tā kā atrast. Nu jā, un tad es reāli biju tik pateicīga, tik priecīga, tāpēc, ka tas nebija manā spēkā. Tas nebija manā gudrībā, tas nebija tāpat nebija īsti mana vēlme sākumā. Protams, kad tu sāc darīt to, ko tev Dievs pateica, tu esi labprātīgs, tu labprātīgi to dari. Un tā, tas nekas, ka tu sākumā varbūt kurni, bet jā, tu saki, labi, Dievs, tu teici, ka man jāizdara, un es īstenībā ar to darbību, kad es domāju, ka es palīdzēšu tai meitenei, viņa redzēs, cik labs cilvēks es esmu, un viņa zina, ka es esmu ticīgā, un viņa pateiks, jā, ticīgā, nu, tā kā es, ja, ticīgā kolēģe piedāvā man savu palīdzību, un citi nē. Un es domāju, ka es tā Dievu pagodināšu tieši ar to darbību, jo es, protams, nedomāju, ka es tur kaut ko pat būs kaut kāds rezultāts un tā. Bet es pagodināju Dievu. Es pagodināju Dievu priekšnieku acīs. Mani arī vairāk sāka tā kā vēl vairāk respektēt, cienīt. Un tā kā tāds cilvēks Dievs mani pacēla visās jomās, finansiāli, arī cilvēku acīs un priekšnieku acīs un tāda labvēlība. Un tas ir tikai vienas mazas paklausības dēļ, ko sākumā es pat negribēju darīt, bet es zināju, ka tas ir Dievs, ka man jāpaklausa. Un cik daudz augļus es pati tā kā pļāvu, un arī citi saņēma. Un vienkārši tur bija, jā, tā bija liela diena. un jā, es esmu par to pateicīga, un vienmēr, kad es atceros, tas viss ir dzīves priekš manis. Un es novēlīju katram un arī sev būt arvien paklausīgāki Dievam, tāpēc, kad vienam Dievam, tāpēc, ka Dievs jau zina labāk par to, ko mēs vispār varam iedomāties un redzēt. Un ja viņš ir sākums un beigas, tad mums jāuzticas, ka viņš zina labāk. Un viņš arī to visu spēja izvest. Un tā, kā būsim paklausīgi, mīļie, un pagodināsim Dievu un būsim jūtīgi pret Svētā gara vadību. Mīļais Dievs, slāva un pateicība, ka varam uzticēties Tev, ka Tu zini labāk. Un brīžos, ka uzticamies, Tu uzrādi, parādi un padari mūsuprāt neiespējams lietas iespējams. Ļauj mums redzēt, sadzirdēt, sājust Tavu aicinājumu, lai Tavam godam varam palīdzēt citiem. Paldies, ka paklausot Tevi varam piedzīvot lielu žēlstību un bagātīgus augļus. Mīļais Jēzu, tiešām, jā, māci mums uzticēties Tev, māci mums ieraudzīt Tavu svēto garu un ļauties svētā gara pamudinājumiem. Jā, jo lietas, ko Tu mums esi sagatavojis, jā, ir lielas un bagātīgas, jā, un mēs pat nevaram apjaust, cik lielas tās ir. Paldies, ka Tava žēlstība ir tik liela, jā, Kungs, un ka mums atliek vienīgi spērt soli Tev tuvāk. Un tad mēs varam ieraudzīt Tavu valstības bagātību, Kungs, Tavu godību, jā, un Tavu lielo žēlastību. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.